Mans vārds Jānis Strafcāns. Es pagājušajā gadā uzsāku tādu kustību sabiedrisku, ko es saucu par klusuma koncertiem. Un klusuma koncertos es aicinu cilvēkus klausīties nevis mūziku, bet klusumu. Un par to zaļo dzīvošanu domājot, manuprāt, cilvēkiem bieži vien ir tie lielie argumenti par to, ko tad es un ko tad es varu darīt, ka visas tās lielās rūpnīcas tur to visu piegružo un visu to ražo un tā tālāk. Bet tas ir absolūti skaidrs, ka tieši es un tieši mēs jau tās visas rūpnīcas uzturam. Es tiešām jau esmu iesācis lietot savu ūdens pudelīti, kurus vienmēr ņemu līdzi, un nevar iedomāties, ka varētu būt savādāk. Tie arī ir vienkārši tīri fakti, ka dzeramais ūdens no krāna mūsu platumgrādos ir atzīts kā dzerams un labs. Es to daru jau, principā, kopš dzimšanas. Iespējams, ka visiem nebūs līdz tā savas ūdens pudelītes, bet tas, ka visi pirks dzērienus un ka viņi visticamāk būs plasmas glāzēs visbiežāk un ar salmiņiem, tas ir fakts. Un ja mēs tādas vienkārši lietas ievērot, ka, piemēram, neizvēlēties šo salmiņu, kurš tiešām tā salmiņa konsistence būs dzīvos ilgāk kā mēs šajā pasaulē. Ja es tā apzināti uz lielveikalu, es vienmēr paņemu savu maisiņu līdzi, kas nav plasmas maisiņš, protams, bet audumu. Un, protams, sanāk ikdienā arī kaut kāds neplānots reizes, ka tu vienkārši ieskrien kaut ko tev vajag un kaut kas tur sakrājās un tev vienkārši jāpērk maisiņš. Bet arī tad ir izvēle, vai pirkt to plasmas maisiņu vai papīra, piemēram. Nekas man nesagādā tādu prieku, kā braukt ar velosipēdu. Tu vari braukt cauri diennakti vienkārši tēkraklā uz riču, tad tā ir baigā laimes sajūta manā gadījumā. Tāpat kā visās citās lietās, kuras mēs gribam kaut kā attīstīt, strādā princips, ja to dara visu laiku atkārtot, ka tas nav tikai vienreiz tu tā iedomājies, ka būsi baigi foršais un izdarīs kaut ko labu pasaulē, nenometīs to atkritumu vai nepirksi tiešām lietas, kuras tu neizmanto, jo tik tiešām, manuprāt, ļoti daudz cilvēku autopilotā vienkārši dzīvo un neapzinās visas šīs lietas. Un tur apzinātībai ir ļoti liela loma, un ja šis pirmais solis par apzinātību tiek ikdienā praktizēts, tad tas arī vienkārši ir viens maz burvīgs darbiņš, ko mēs varam izdarīt viens otram pasaules labā.